Rīts, pulkstens 6. Mums brīvdienās nesēžās mājās un ir sauna no rīta. Te ir skaistums, te ir dārgs. Kas tev labi sanāk? Vai ne? Aprīlī vēl jākasa logi. Ir 6:16 un mēs sākam savu ceļojumu uz Ungāriju. Šoreiz braucam uz Ungāriju. Bet tagad, kā vienmēr, visu dienu brauksim pa Poliju, bet Polijā arī paliksim pa nakti. Cerams, ja mēs atradīsim naktsmīti. Jā, mēs neesam neko nobukojuši, neko neesam rezervējuši, mēs vienkārši braucam. Vai ne? Šoreiz vienkārši braucam, jā. Ceļam. Vakar pa naktī es vēl nopirku ceļojumu apdrošināšanu, kad dažs labs jau gulēja. Arī tā gadās. Jā, braucam tagad pa ceļam norezervēsim kaut kur viesnīcu Polijas pašā, Polijas Slovākijas tūmā kaut kur tur, robežas tūmā. Šobrīd esam enerģijas pilni. Vīrs būs enerģijas pilns visu ceļu. Es parādīšu, kad sieva būs, kad enerģija būs izsīkusi sievai. Man kas sanāks. To mēs vēl redzam. Tāpat kā iepriekšējos video. Nestāst nevienam. Braucam. Es īsumā jums pastāstīšu, kāds mums tas plāns ir par Ungāriju, kas būtu tie galvenie punkti, ko mēs gribam apskatīt. Protams, mēs nezinām, vai mums sanāks visu, jo mēs šobrīd to daram spontāni, bez baigās laika rēķināšanas un vispārējā. Jā, un bez bookingiem. Bez bookingiem mēs tā kā jāskatās, kur mēs varēsim dabūt naktsmītnes vispārējo, bet galvenais, ko mēs tā kā gribētu apskatīties, ir Balatona ezers un tā apkārtne. Piemēram, viena no pilsētiņām Balatona Füred pilsētiņa. Tad ir Bokot peltošā pilsēta. Redzēsiet, kāds izskatās, ja mums izdosies aizbraukt. Nestāstīšu pagaidām. Budapešta, tur ir skaidrs, ka tur ir ko skatīties. Tad ir Egera un skaisto sieviešu vīna ielai. Cerams, kad sanāks padegustēt vīnus garšīgos Ungāru un iepirkt varbūt mājām līdzņemšanai. Te sveiciens Kristai. Kolēģei, paldies par ieteikumu. Tālāk alas Ungārijā viņu ir daudz. Redzēs, ko mēs paskatīsimies no tā. Tad ir termālie baseini un alas ar termālajiem ūdeņiem, kuras ir pārtaisīts par akvaparkiem, ir arī tādi vairāki, tā kā arī to mēs mēģināsim apskatīties un izmēģināt vismaz vienu no, piemēram, Demjen vai Barlangfurdo akvaparkiem. Tad vēl man ir vismaz sarakstā tas, ko es gribētu redzēt. Nezinu, vīrs vēl laikam pat bildīts nav redzējis. Bet skaisto Lilla Füred pilsētiņa kalnu ielokā ļoti skaisti izskatījās vismaz bildēs. Un noteikti būs kāda pamesta pils. Es tā ļoti ceru, ka mēs tiksim uz vienu pamestu pili. Tas jau vīra, jā, zirdziņš, jā, vīra interešu šitie te objekti. Noteikti. Ar pie tā paša Balatona ezera kaut kur netālu atrodās. Jā, tā kā, brauksim, skatīsimies. Un ko, brokastis var sākties. Yummy! Būs yummy! Tu arī gribēsi, vīrs? Nē, tu negribies, tā saprat. Paldies! Virgāsies? Nē, es ēdīšu. Es vismaz kafiju padzeršu arī labi. Dzers vēl to. Un ko? Pildam degvielu Lietuvā. Cena €46. Tātad know-how. Alausa benzīntanks pirms Polijas robežas. Jā, bet mēs varam būt pārliecināti, ka vienmēr tas tā ir. Ka tas vienmēr ir, jā, bet visu laiku braucām, domājam, ieliesim vēl Lietuvā.
Un cenas skatījāmies tā uzmanīgi. Tā skatījāmies cenas un visur eiro 50, eiro 50, eiro 50 un gaidījām to lēto degvielu. Beigās uzķērām, jā, šitanī benzīna tankā eiro 46, man liekas, bija, jā, eiro 46 visur bija. Eiro 56. Eiro 56 pilnīgi visur, jā. Pirms pašas Polijas robežas, ko var redzēt, kilometrs līdz Polijai. Taču to ņemat vērā. Kas man ļoti patīk, iebraucot Polijā no Lietuvas puses, kā jau mēs iepriekšējos gadus braucām visu laiku rakaviņi, te kaut ko tos ceļus būvēja, vēl kaut ko. Bet šobrīd iebraucot Polijā, tu izbrauc burtiski 500-700 metri un esi uz autobāņa. Un viss. Tas ir tik krūta īstenībā, nav jāņemās pa šitiem mazajām pilsētiņām un pa tiem ceļiem tās fūras, viss. Ideāli. Tāpat ir parādi. Fūras te ir, jā, bet viņas ir pirmajā joslā, nevis tev viņas jāapzver. Bet šoreiz neguļam, jā, kā redzat, jā? Vēl neguļam. Kāpēc man neskan nekas? Šo, sādzēs, jā. Nu, ko pēc 6 stundu braukšanas esam tikuši līdz Lomžai, līdz manai mīļākajai pilsētai. Un vajag arī papusdienot. Mums, kā redzat, šodien ir īpaši veselīga forša zupiņa. Kā jums, jā, pusdieniņas. Vienkārši ideāli. Savi redīsiņi, Rimī tomātiņi un Maksimas bumbierīts. Garšīgas jūs varēsi pusdienas tev? Tā kā restorānā. Pilnīgi, jā. Maize ar humusiņu, vispār perfekti. Zupa vispār. Roltoniņš. Jūs zināt, jā? Pielaizē. Nu ko, esam pāēduši, padzēruši un varam doties tālāk. Mēs braucam uz Varšavu, bet šitas ir no Varšavas sanāk. Nenormāli, ka 10 kilometri, man liekas, jau šis korķis ir. Jā, es tur negribētu stāvēt, bet mēs esam stāvējuši. Mēs iepriekšējā reizi, kad braucām uz mājām no Horvātijas, tad tieši tas pats bija. Dabūjām stāvēt. Ko mums nākamais pitstops, bišķi kājas jāizlunc un ir. Esam kād 50 km aiz Varšavas, no Vroclavas virzienā, iepērkam kafiju un dodamies tālāk. Jā, kā redzat, no rīta piecavā bija 0, piecavā 0. Jā, tagad 20 grādi, vispār ideāli. Nopirkām kafiju par 2,50. 2,40. Jā, 2,40 kafiju, jā. Un tagad izvēlamies, ja nākamo naktsmītni. Mēs visdrīzāk ar šito arī ņemsim. Bet, ja ļoti gribās dzert. Pāniņas. Čik. Ja ļoti gribās padzerties, ja? Dzer paniņas, no ko izdarīs? Čau, priekā visiem. Paniņiekā. Jā, paņiņiekā visi, kas ēda. 126. Jūs tās man liek. Karuši jūs sapratāt, jā, normāli ķibele ir notikusi. Kur ir tas būs? Jā, bet... Labi, ka nav pogas noliec ar paņiņieku.
Zato ir viss. Viss tur ir iekšā normāli. Tas nav normāli. Paniņas lieta, no plasmasas maisa paniņas lieta mašīnā braucot, nevajag, nedariet to. Dariet! Nevajag to darīt. Nu, ko pēc nogurdinoša 12 stundu brauciena mēs beidzot esam tikuši līdz mūsu pirmajai naktsmītnei. Pie pašiem kalniem, pie pašiem Tatriem, var teikt, jā. Bet šeit vēl ir rudens, kā redzat, lapas tikko... Fū, kāds rudens, jā, pavasaris, redzat, ja tikko sāk lapas plaukt ārā, te pat vietām pat vēl nav lapu. Iesim uz recepciju, uzzināsim, kur ir mums numuriņš, un tad jau arī jums viņu parādīsim. Šitas, ja? Jep. Nu, aiziet. Es domāju, kas tie tādi ir? Nē, normāls numuriņš, maziņš, gaišs. Man liekas, nevienai naktī ir ļoti ideāli. Piepīpēts? Nē, lejā ieejot, lejā bija ļoti piepīpēts, jā. Nu, riktīgi tā, ka iekšā kumārīja. Nu, tas mums gan nepatīk. Bet nē, šeit numuriņā istabiņā ir tīri okei. Ei! Nopietni, lampa! Lampa izdzīvos. Šitā? Bet paskatieties, kāds skats ārā, jā? Skaisti. Vai nav skaistums? Vienkārši fantastika, es domāju. Nu, mums ir numuriņš ideāls. Skats ir vispār super, man patīk. Lūdzu, sēžot var mākoņiem skatīties. Jā, jumta loks. Duša tu. Smuks, maržo. Smaržo pēc tīrības. Kopaviem speciāls. Paleknīts. Jā, riktīgi labs bērnu stūrības. Sīči var mierīgi rotaļāties. Pat arī leduskapis, nezinu, kas tur ir iekšā. Mēs noteikti apstīsim. Normāli pārēst var pat. Reku džeks viens ir. Tu vari sev nolikt savas lietas, lai to Reku būtu. džeku kāds atstājis. Džeku ne jau priekš tevis ir atstājuši. Es arī nedzeršu džeku. Savu paiku vienkārši. Jā, reku kāds kapīši ir. Tas sagas iekšā. Aizslēgts. Man gan te ir jāuzmanās savādāk. Es taču nevaru atsist pieri. Tā saprot, tev arī iet un uztaisīt pats savu kafiju, tēju visu. Trauki ir, mikrene, glāzes. Tā vismaz izteicās, jā, sievieti. Nu, cerams, mēs pareizi sapratām. Nē, reku traukus kaut kas. Nē. Tur avārija reku rakstīts, ja tur nedrīkst līdz iekšā. Labi, ejam tālāk. Te, kas siltumnīcā, jā, tāda nojumīte. Man patīk. Esam nolikuši somas numuriņā, somas čemodānus un var doties izpētīt vietēju apkārtni. Ničs, reku. Kāds kačs, ko tu te sēdi? Iesim, atradīsim veikalu, paņemsim kaut ko brokastīs, varbūt arī vakariņās. Tad jau redzēs. Tuvākais ir kā 2,5 kilometri. Cerams, būs tuvāk. Praktiski nav nogurums šodien. Šodien nav noguruma, jā, pēc... Kādas 10 kilometrus. Kaiņām, nevis ar mašīnu. Izskatās, ka tā viesnīca ir vienkārši nepabeigta, nevis bijusi, jo nekāda logi nekas nav ielikti. Tikai komunikācija antenas ir augšā un viss. Bet izstās iespaidīgi. Iepērkam brokastis un vakariņas. Nu, vakariņas. Bet nu brokastis taču neiepērkam. Un paņemsim 10 vakarā. Tādus, ko var uzliet un ar karstu ūdeni apliet. Paņemsim tās vietējās desas stūrī. Šīs te ar garšīgu vietēju aleņu jāpaņem. Paņemsim šitā te portarīti ar 8 apgriezieniem. Noteikti dodamies atpakaļ uz viesnīcu, atpūsties beidzot. Savu auzu pārslu. Jā, turpat sāk skaidroties, ja nevis mums tā lietas līdz, bet es redzu, tur aiz kalna sāk skaidroties. Vispār ideāli. Vienkārši fantastisks skats.
fantastisks stabs un busiņš. Fantastiski. Čau, labrīt visiem. 8 no rīta. Mēs esam pamūdušies un pamazām taisamies. Brokastojam un dodamies tālāk. Laiciņš šodien foršs, ne? Ideāls. Bet mums tas neinteresē šis laiks, jo mēs dosimies tālāk. Sieva gatavo brokastis. Vienīgais, kas trūkst, šitenī numuriņā ir kaut kādi galdiņi pie gultas. Noteikti vajag. Jā, un lielāku miskasti vajag. Noteikti. Tā viss ir perfekti. Bet tā viss ir perfekti, jā. Priekš tās cenas. Var rīcies arī to, ka nav to galdiņu. Nu, jā, vienīgais bišķi pēc kanalizācijas kaut kurā brīdī tolotē smērdē, jā. Tas vienīgais. Tas ir, nu, tādas smaržīgas. Jā, viss bija tīrs. Kā redzat, mierīgi var nomazgāt traukus. Arī trauki ir uz vietas. Paņemt glāzes traukus var, jā. Tātad ir mums šeit tēkana, krūzes, leduskapis. Kā redzat, rekur ir arī kafija, ja kāds ir aizmirsis. Pieram, kā es esmu aizmirsis. Tad var uztaisīt gan šķīstošā, gan dabīgā mums kafija ir. Mikroviļņu krāsnes ir, glāzes pat ir. No rožlapiņas, ja, redzat, viss kārtībā. Tātad ejot ārā, te neviena nav. Nu, uz vietas cilvēkā atslēgas jāatstāja šitādā kasnē. Kur rakstīts, pēc iziešanas iemetiet. Iemetam. Jā, mēs esam vienīgi, kas ir iemetuši. Nē, noteikti. Jā, rekur atslēdziņas ir. Ja jūs ierodaties vēlāk, tad atslēgas atstāja šitien. Vienīgais, kas te ir, man nepatīk, ka visi pīpē šitien iekšā. Normāli ēd nav tā telpa, ir kā ir. Viss piepīpēts. Mēs dodamies tālāk. Lietus līst, vienkārši līst. Normāli līst. Vispār nelīst, jā, bet mums tas neinteresē, ka šitam vispār līst, jo mēs dodamies prom no šejienes. Esam iebraukuši Slovākijā. Iebraucot Slovākijā, neaizmirsiet, ka jānopērk viņiete, ko mēs jau izdarījām vakar internetā. 10 dienām 12 eiro viņiete. Gāžam tālāk. Piestājām interesantā vietā. Paļavā pie upes stāv 2 balti beņķi. Nu, tur vēro noteikti, viss garām braucēji. Nu jā, visas mašīnas šitās vēro viņi. Rekur. Un ko es vēl pamanīju, ļoti interesantu lietu, ejam parādīšu. Staba galā izpušķot eglīte, ja kāds redz, ar visām mantiņām. Beņķīšus un to eglīti mēs redzējām Radola vieta. Visiem skaidrs. Es pierakstīju. Es nezinu, kaut kādi vagoniņi, kausiņi, ar ko vāc. Kausiņi, jā, rekur izstāsta. Ko vāc izskatās kaut kādus izrakteņus, roku kaut ko. Varbūt akmeņi tie ir, ko viņi tur no kalniem lejā vāc. Jā, un pa šitajiem vagoniņiem. Uz rūpnīcu viss dodās. Tā, mums jāiet uz šejieni, uz Lietavas pili. 45 minūtes mums, 633 metrē, kur redzi? Uz turieni. Ļoti labi. Tad ejam. Rekur arī karte ir. Tātad mēs esam šeit, jā, izbraukāts jau. Un dodamies uz pa šito te taku. Pa šito var iet un pa šito, pa kur iesim, ejam pa zaļo. Jā, pa zaļo. Nevis pa kuru mēs bijām tik uzbraukuši, bet pa zaļo dosimies. Un atkal egle galā. Kaut kāda tradīcija ir, jā, viņiem. Ko galā egle iesprost. Nu tad ejam. Tā ir maza taciņa. Baznīcas zvana tur. Noteikti dievkalpojums. Reku štābiņš. Un kas tam mums pa skatu pavarās?
pa nakti ir nolīs lietas, jā. Jā. Kāpjot šitādās takās jāuzmanās no tā. Nevajadzētu uzkāpt uz saknēm. Principā vajadzētu būt labākiem bišķīt apaviem ar saķeri. Bet jā, galvenais uz saknēm nekāpt. Virsū tās nenormālas slidenes ir. Mēs atnācām pa to taku. Baigais stāvums. Slapjām mugurām. Slidens dubļens. Bet re, kur izrādās ir vēl zilā taka. Izskatās tāda lēzenāka, un cilvēki pa šeit nāca. Es tikai nezinu, no kurienes viņi sākās tad. Man liekas, šitā taka sāks no parkinga, kas ir lejā. Jo mēs atstājām mašīnu pilsētā un nācām pa taisno augšā. Nu, varbūt. Šitas aiziet laikam uz turieni. Varbūt. Nu, šitā ir zilā. Stāvvietu. Šitā ir zilā taka. A, mēs kāpām pa zaļo. Nu, kā vienmēr. Mēs jau neizvēlamies vieglākos ceļus. Mēs izvēlamies tos foršākos ceļus. Skatiņi gan labi pavarās. Tur saulīt jau uzspīd. Viss tāds dūma kā jau kalnos. Tad pie lapas tikai sāk plaukt. Te vēl pārnās lapas nav nokritušas. Ārā ir vēss, kā redzat. 8-7 grādi tikai. Smuki drona video, vai ne? No augšas. Mēs paši tik tagad dodamies pašā pilī augšā. Ar savām acīm apstīties. Paskaties, cik dziļš pagrabs. Bufet tur ir. Tur ir bufet. Tur ir tēja un kaut kas garšīgs. Jā, jo šeit augšā riktīgs vējš pūš, riktīgs. Nu, riktīgi dziļš, es nezinu. Tur nemaz dibenu nevar redzēt. Dibenu nevar redzēt, nu es teiktu 1,30 m apmēram varētu būt dziļums. 37 metri, nu es teicu apmēram 37 metri dziļums. Kāpēc tas tāds ir? Redzam arī daži logi ir iestikloti, video novērošana rakstāv. Tur kaut kāds galdiņš. Un te bufeta un ekspozīcija. Nu nezinu, kur tā bufeta būs. Gan jau, ka sieva to bufetu dabūs. Gan jau. Ja viņa tas strādā, jā. Tā dezinficēt rokas varam. Divīts pa hodu. Izstāst pēc divīša. Pašļī. Pašļī? Pašļī SMS. Nē, izziņas nekādu negribu sūtīt. Megās stalažas. Reku stalaža nostiprināta, redzi? Redziriet, reku stalaža stāv nostiprināta. Uzkāpjot. Mēs arī baigi neiesim laikam iekšā. Mēs vāru apskatīsimies. O jā. Redzat augstumiņu, jā? O, jā, cik ir pofts. Augstumiņš ir iespaidīgs. Rek tā stāvvieta lejā tai pilī ir. Reku var redzēt. Jā, tur ir stāvvieta. Oficiāli. Baigi smuki izstās. Un tad tikai tu vari tikt, ja tu paņem gidu. Samaksā tiltiņa, laikam to, vai nu tie 2 eiro vai 5, kas tur bija, varbūt tās. Okay.
Nu, varbūt tā, jo jāsūta ir īziņa vai nu jāiet tajā izstāžu zālē un jāsarunā. Kas nav forši, ka visi ir slovāku valodā, bet nekas nav angļu valodā vismaz rakstīts. Tas gan nav labi. Jāņemās visu laiku ar tulkotāju ir. Izskatās, ka tas, kas tur ir rakstīts par tām SMS 2 un 5 eiro, ka tas ir laikam domāts, ka tu vari noziedot 2 vai 5 eiro aizsūtot īziņu pils atjaunošanai. Laukam baķeles un ejam augšā uz ekspozīciju zāli, lai tos dubļus neuznes augšā. Tā redzat, tā ir normāls augstums. Ja var redzēt. Ārā noteikti ir siltāks. Šitā, ja nebija logu kādreiz, es nevaru iedomāties. Tur kāds dubaks vienmēr ir bijis. Ja kādreiz bija logi šeit. Bet krāsnes arī bijusi. Pat šī krāsnes pat šobrīd strādā, pasties. Krāsnes uz kurstens iziet augšā. Kaut kā jau viņi apkurina tās telpas. Bet ar šo krāsni nevar šo pili apkurināt. Nu, nē. Tas ir skaidrs. Es domāju, ka te ir sildītāji, jā. Bet te ir tāpat augsti. Dāmai savai. Nē, dāma tad māja. Par princesi brauca kaut kur medībās noteikti. Viņa māja ar rūciņu. Aliņš pa divīti. Končiņas var pavēlt noteikti paņemt, ja? Jā. Jā. Tā ir normāla kafejnīca īstenībā. Piesēdām padzert kafiju. Šidienai pilī. Kā redzat, kafejnīcā diezgan daudz cilvēku jau savācies un ir arī kamīns iekūries. Var arī šahus spēlēt, aliņu iedzert. Silti te ir forši, jā, pasildīties var. Ieiet pēc vējainās āras. Ieiet pasildīties, padzert tēju, kafiju. Nē, bet es sildos. Es jau sildos. Tu sildi to, ko tev vajag sildīt? Jā, es sildu, ko man vajag sildīt. Uzkāpsim tomēr apskatīties te pātro. Redzam, lejā riktīgi krauja ir, nu tā, ka... Nu tā, ka negribētos tur krist. Nu, kas? Jo tikai koku galotnes, ko var redzēt. Vai nav ideāla vieta? Nolikts kemperīts, apliktā apkārt sētiņa. Un dzīvo skaisti. Tikai tvēju var dzirdēt šeit. Tikai tvēju. Kaut kur suņarei. Un skats ir vienkārši perfekts. Uzrakstiet komentārā, kas tie tādi ir. Mēs nezinām. Nosaukumu mēs nezinām, jā. Atkal eglis iespraustas stabos. Ja kāds zina, kāpēc tā eglis ir ieliktas tajos stabos vai mietos augšā, ierakstiet komentārā. Ja kāds zina, kāpēc Slovāki tā dara. Nu ko, mums pusdienas pēc pils apskats ir pusdienas. Un kā redzat, tāpat kā vakar. Ceļotāju pusdienas. Ceļotāju pusdienas. Protams, roltons. Ideāli, ko vēl var vairāk vēlēties. Kafejnīcā nebrauksi. Laiks tas ir uzreiz. Tā ir uzreiz laiks, jā. Ātri uztaisīja 5 minūtes, kur pāēd un brauc tālāk. Un tā mūsu gadījumā līdz nākamai pieturvietai vēl 3 stundas. Pāēdam un laižam.
ko, pēc 20 stundu braukšanas mēs šķērsojam Slovāku-Ungāra robežu. Un, protams, arī Ungārijā, tāpat kā Slovākijā, jālieto e-viņete, ko, protams, mēs jau vakar izdarījām. Pērkot gan Slovāku, pie reiz arī nopirkām Ungāru viņeti, lai šodien nav ečkarējās ar to visu. Viņete derīga 10 dienas, maksāja 14,40. Aiziet, Ungārija! 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 Paskaties, Ungārija! Ungārija! Ungārija tur! Un tur Ungārija! Ungārija! Nu ko, esam iebraukuši Ungārijā. Viens no mērķiem šeit ir nogaršot arī viņu ēdienus un vīnus, jo Ungārija ir slavena ar savām gastronomijas tradīcijām un vīniem. Piemēram, viens no ēdieniem, ko vajadzētu nogaršot, ir gulaš zupa, tāpat arī štrūdele. Noteikti vēl visādi ēdieni, ko mēs paskatīsimies, ko mēs varam no tā visu nogaršot. Un tāpat arī vīni. Vīniem, vispār vīnu tradīcijas viņiem te ļoti, es saprotu, ir cieņā, jo viņiem ir vismaz 22, cik es sapratu, vai vispār kopumā 22 vīna reģioni, kas tātad lepojās ar saviem vīniem un savām vīnogām, tā kā, garšosim. Ungārijā populārākā garšviela ir paprika, paprikas pulveris, tā kā šīs ir labs suvenīrs, ko aizvest saviem mainiekiem, ja jums, protams, garšo. Tātad par vīna reģioniem runājot, viens no populārajiem vīna reģioniem ir Tokaja, kurš ir arī iekļauts UNESCO mantojuma sarakstā. Tur gan mēs šoreiz laikam mēs drīzāk nebrauksim, jo tik tālu mums nesniedzās šīs reizes maršruts, bet noteikti, ja jūs esat bijuši vai braucat uz turieni, uzrakstiet komentārā, kā tur ir vai ir tā vērts. Kā jau minēju, tātad Ungārijā ir 22 vīna reģioni, un katrs no šiem reģioniem piedāvā interesantas ekskursijas un ar vīna degustācijām, ar vīna ražotņu apmeklējumiem. Tāpēc brauciet, baudiet, dodieties ekskursijās vai varbūt paši atrodiet iespēju iegriezties kādā vīna ražotnē un nodegustēt garšīgo ungāru vīnu. Kā cerams darīsim arī mēs. Ungārija 10 gadu ir centusies panākt, lai Tokajas vīnu, tokajieti, būtu tiesības tā saukt tikai viņiem. Tokajietis ir, cik saprotu, baltvīns, un kopš 2006. gada, ja nemaldos, kopš 2006. gada, tad par tokajieti var saukt tikai Tokijas. Kopš 2006. gada par tokajieti var saukt tikai Tokajas reģiona vīnus, un šie vīni ir ļoti iecienīti, un viņus sauc par vīnu karali. Tā kā, ja ne aizdoties uz Tokajas reģionu, tad varbūt izdosies iegādāties šo vīnu un nogaršot. Ja jūs zinat, kā garšo tokajietis, rakstiet komentārā. Ungārija ir Eiropas Savienībā, bet viņiem ir joprojām sava valūta. Viņiem ir ungāru forints, tā kā braucot uz šejieni ir vai nu jāsamaina naudiņu uz forintiem, vai arī izmantot var karti. Vai arī kā mēs, piemēram, pirmajā viesnīcā, kur paliksim, mums ir sarunāts, ka mēs varēsim maksāt ar eiro. Šobrīd kurs ir apmēram 5 eiro ar 370 forinti. Esam atbraukuši uz pilsētiņu Kobod, Ungārijā, ar ko viņa ir īpaša. Īpaši ir ar to, ka šeit gar ezeru atrodas tāds mājiņas, kā redzat, mājiņas, kas ir tieši uz ezera. Nav sauszemes, bet gan uz ūdens, un tā cilvēki tur dzīvo.
Aiziet. Redzat, jā, gandrīz katrai mājiņai ir sava laipa. Kāds dziļums diest ir, nav ne jausmas. Kādas te ir arī soliņi. Var arī augšā apsēsties. Jā, es arī gribu tādus ratiņus, lai maksimāli būtu šādi ratiņi. Būtu ļoti ērti, man liekas. Un, protams, pie katras mājas arī var piepildēt ar savu laivu. Ir, protams, arī makšķeres un viss, kas jābūt pie ūdeņiem. Un, protams, uz visām laipām jūs nevarat tikt virsū, jo, principā, visas ir pa lielam privātas laipas. Nu, tikai tur, kur mēs bijām, tur, kur tas restorāniņš ir. Tur, kur tas restorāns, tur arī var pa lielam publiski tikt iekšā. Uz jebkuras citas pa lielam visur ir cieta priekšā vārti, žoks vēl kaut kādā veidā, bet aiztaisīts. Tāda Lidl cenas Ungārijā, ja? Tur arī var salīdzināt cenas ar Latviju. Tie paši pilos jogurti, kas mums ir Latvijā. Tā šeit 425 cena ir. 13-īgais 115. Vispār pa vēl. Rēķiniet 30 centi kaut kādu. Jā, 30 centi. Mintras alkohola cenas. Tātad lūdzu. Es zinu. Sākam ar cukuru. Tad ir milti. Kā redzam, ja? Dodamies tālāk. Un šeit mums ir makaroni. Nē, viss normāli. Nekas nav izlīgs. Visiem gadās gan cukuru, gan miltus, gan makaronus izgās. Nu, kam negadās? Visiem gadās. Reku, ir tas vīns, pa kuru tu stāstīji, ja? Varbūt, es nezinu. Tur redzēju, kur tokai vairāki tokai. Tokai vairāki, jā. Nu, nekas, atradīsim īsto gan jau. Mēs te vispār nopirkām, neko nenopirkām. 5400 5 štukas atstājām vienkārši. Kaut kas nereāls ir. Un tā beidzot esam atbraukuši uz savu nākamo naktsmītni uz Villa Oliver. Siofok pilsētiņa. Numur 3. Jā, mums ir numuriņš 23. Villa numur 3 mums ir. Jā. Un numuriņš ir 23. Tu jau filmē? Jā. Tu jau filmē? Jā. Atnākot uz šeieni, atslēga nekāda nav, atslēga uzreiz iekšpusē. Jā, recepcija ir cieta, un tāpēc atslēgas jau ir iekšpusē. Jā, mēs bijām sarunājuši jau to visu. Nu, tad skatāmies. Nu, lūk, tad. Skaista, tolta, tīra, gaiša. Jumta lodziņi.
duša, pakaramais, seifs arī ir, protams, mikrene un izlietne, galds un līdz keramiskā. Izstāsta smuki, vienīgais televizors foršā vietā, nu jā, pie galda. Kas tur ir? Es? Jā, tur jau ir sieva, jā. Reku mūsu gulta. Jā. Kondicionieris ir. Priekš manis tie ir vispār ideāli. Man patīk šie Hobbit namiņi. Šitādi te pa logu. Pa logu var apstīties. Labi, jāiet lejā. Šeit jau kaut kas tak. Bišķi jāpielabo ir. Maziņš leduskapis. Jā, trauku mašīnas nav. Šoreiz nav. Nu. Tā gribējās trauks nomazgāt. Mikrone rekur. Tā, kas te ir? Mikronē, tepat ir teikana, tosteris, šķīvi, dažādi krūzes, glāzes. Kafijas mašīna pat ir. Tikai kafijas nav. Būs jāiet uz veikalu pēc kafijas. Katliņi. Viss ir paniņas ir. Viss ir. Numuriņi, viens pie otra, 22, 23, 25. Un pie katra numiņa tāda liela terase. Terase. Un toreiz tām priedēm ir jūra vietējā. Nevis jūra, bet ezers. Šis ezers ir lielākais Centrāla Eiropā. Balatona ezers. Principā nekas nav jānes augšā. Man lielais koferis, viss 3. stāvs un Hobbit mājiņa vēl vispār perfekti. Šādi izstāsta no otras puses Villa Oliver 3. Protams, visas stāvvietas, kas ir iekšpussētas, ir aizņemtas šobrīd. Mūsu mašīna te pagaidām stāv. Šobrīd sazinamies ar administratoru, vai mēs tur vispār varam atstāt mašīnu. Jā, mūsu numuriņš ir rekur augšā. Tā neizte vietā, jā. Ņemam mantiņas un dodamies atpūsties. Jūs iedomājaties, šido koferi jāstiep uz to Hobbit māju augšā. Man tas uzstibītas augšā. Ir pasīties, ko tas droņītājs dara. Jā, latviski. Lai es dronu ir droņīt, nebrīnoties. Tāds interesants vārds, bet tāds ir. Kāds, jā? Nu, jūs redzēsiet to tūlītās pavisam savādākā kvalitātē. Mums ir sajūta, ka mēs tiešām ejam pie jūras klāt. Skatiņš ir ļoti foršs. Riktīgi labs. Tā kā tāds līdzes liekās. Jā. Tā kā kaut kādā Melnkalnē vai kaut kur tur skatoties pāri. Tās gaismiņas viss. Kāda tehnika mums te braukā pa Ungāriju. Baigā regulācija te notiek obligāti, taču es vēl tik ātri netikšu piešā. Taču tiekamies pēc stundas. O, tas ir līmenis. Cik mīksta gaļiņa. Mēs esam atbraukuši uz pili, nosaukums ir apakšā, es nemēģināšu izrunāt. Kā tu netiek? Es netieku, te ne pa augšu, ne pa apakšu. Iedomam.
Thank you.